Kāpēc no vieniem ekspertiem pērk jebko, ko viņi uzražo un pārdod, par viņiem fano un mīl, bet no citiem, kas nav mazāk eksperti, šādas sajūtas cilvēkiem nerodas, un paši eksperti ar laiku sāk domāt, ka sociālajie tīkli vienkārši nav domāti viņiem. Eksperti sociālajos tīklos ir mūsdienu laika varoņi. Viņi ir ļoti vajadzīgi, un katram ekspertam tur ir vieta, ja vienīgi viņi saprot, kā veidot lojālas attiecības ar savu auditoriju, kā rezultātā cilvēki grib pirkt viņu vērtīgos produktus un pakalpojumus. Kā notiek šī lojalitātes būvēšana? Mēs šodien parunāsim par 3 lojalitātes līmeņiem. Katrs no šiem līmeņiem ir ļoti svarīgs, un ja kāds no šiem līmeņiem iztrūkst, attiecīgi rezultātu arī nav. Pirmais līmenis ir līmenis, kurā auditoriju interesē saturs, kuru cilvēks veido. Cilvēks prot sasmīdināt, viņš prot uzjautrināt savus sekotājus, viņš prot viņus ieinteresēt, viņš prot viņus iebiedēt varbūt kaut kādā veidā. Tas ir viss, ko mēs paliekam zem definīcijas izklaidējošs saturs. Un šī stadija ir ļoti būtiska. Ja mēs neprotam cilvēkā radīt interesi, izklaidēt, aizraut viņu, radīt viņā emocijas, tad tālāk nevar īsti runāt par kaut kādu dalīšanos ar savu ekspertīzi, tāpēc, ka tas būs vēsi, neinteresanti, un cilvēks no jums agri vai vēlu aizies, tāpēc, ka jūs nespējat noturēt, daļēji atstāt savā saturā, savā pieejā arī šo pirmo līmeni. Visi 3 līmeņi ir ļoti būtiski. Kad mums ir pirmais līmenis, mēs jau varam domāt par otro, kad auditorija jau sasaista mūs ar kaut kādu labumu, ko mēs viņiem varam iedot, kaut kādu problēmas risinājumu. Te jau cilvēks ir ieinteresēts mūsos kā ekspertā kaut kādā jomā, un šajā līmenī sāk rasties fani. Bet joprojām mēs to savu ekspertīzi vienmēr ietērpjam aizraujošā, interesantā saturā. Tad mēs visu laiku atstājam arī to pirmo līmeni kā tādu, jā, es šim izgāju cauri, un es šo neaizmirstu. Tas nenozīmē, ka kaut kas ir sliktāks, vairāk cienījams, mazāk cienījams. Tā ir ļoti liela kļūda šādi domāt, ka cilvēki, kas rada izklaidējošu saturu, tas ir kaut kāds muļķiem domāts, un tie, kas rada tur gudras lietas stāsta, tas ir domāts tā kā normāliem cilvēkiem, kuri tur grib augt un attīstīties un pelnīt lielu naudu. Tās ir pilnīgas muļķības. Mums ir jāspēj apvienot visi šie līmeņi, lai mēs spējam būvēt lojālas attiecības ar auditoriju. Nākamais ir 3. līmenis, kad cilvēki jau ir iemīlējušies mūsu produktos, viņi ir iemīlējušies vienkārši visā, ko mēs darām un veidojam, neatkarīgi no tā, kas tas vispār ir, ko mēs tur veidojam. Šajā līmenī cilvēki seko cilvēkam arī tad, ja viņš tur maina nišu, mainās pats, vispār viņa dzīvē tur daudz kas mainās, jo viņi jau ar viņu ir tik ļoti tuvi, ka viņi dzīvo līdzi šim cilvēkam. Šeit mēs jau iemācījāmies ieinteresēt, mēs jau iemācījāmies ieintriģēt, mēs iemācījāmies izklaidēt, mēs šīs prasmes nepazaudējam. Pēc tam mēs izveidojam stingru asociāciju. 2. līmenī mēs veidojam stingru asociāciju ar to, kādā jomā es esmu eksperts. Parasti tas notiek caur to, ka mēs kaut kādu formātu, piemēram, izveidojam rīliem. Mēs regulāri storijos runājam par kaut kādām tēmām. Mēs izklaidējošā saturā integrējam mūsu ekspertīzi. Mēs sējam cilvēku galvās idejas. Tas viss notiek pakāpeniski, un tas viss notiek apvienojot šos līmeņus. Un te jau mēs iekarojam uzticību pret sevi kā pret kompetentu cilvēku. Un nākamais loģiskais solis ir izveidot interesi vispār par savu produktu, kuram vienkārši jau kā produktam rodas atsevišķi fani. Kā piemēram, es izveidoju Latvijas tirgu produktu Saules iedegšanas mehānismi, un cilvēki nāca pie manis mācīties astroloģiju tikai tāpēc, ka viņi vienkārši pasūtīja šo produktu, un viņi saprata, ka viņi arī grib saprast, kā viņu izveidot. Tad, kad man bija produkta pārdošanas tādās pīķa laikā, kad es tiešām aktīvi tieši pie tā arī strādāju un ļoti daudz komunicēju tieši caur šo produktu savas vērtības, izmantoju visus šos līmeņus, lai nokomunicētu to, kāpēc ir vērtīgs šis produkts un kāpēc viņu jāpērk tieši no manis. Pārdošanas periodos cilvēki jau paši savos storijos, pie sevis sociālajos tīklos, saviem sekotājiem stāstīja, ka viņiem jāiet pie manis pirkt šo produktu. Tad, kad tas nonāca jau līdz tādam līmenim, tās pārdošanas bija ļoti lielas. Tur bija manas konkrētas kļūdas kaut kādās epizodēs. Es noteikti kaut kad arī ar to padalīšos, bet šī epizode vienkārši nav tam domāta. Bet tas strādā vienkārši fenomenāli. Ja es pirms tam nebūtu strādājusi ar to, ka es miedarbojos ar cilvēkiem, es parādu dažādu sevi, dažādas emocijas, es viņus nesmīdinātu, ja es neradītu nekādas emocijas, ja es
neintriģētu, neko no tā nedarītu, neiesētu viņu galvā domu Sandra vienāds eksperts saules ietekšanas mehānismos, viņi nepirktu no manis manu produktu tādos apjomos. Šajā brīdī, tad, kad mēs esam nonākuši līdz tai epizodai, kur cilvēki jau fano par konkrētu produktu, jebkas, ko cilvēks izveidos, jums jau ir fanu bāze. Un šeit sociālajos tīklos ir vienkārši patīkami darboties pašam cilvēkam, jo citi cilvēki iesaistās. Un mēs visi tā vai citādi gribam veidot foršas attiecības. Un šī ir tā formula, pēc kuras mēs viņus veidojam kā eksperts sociālajos tīklos. Un, lai kļūtu par lielu, interesantu, aizraujošu ekspertu vai blogeri, mums ir svarīgi turēt līdzsvaru starp interesantu saturu, kas vienkārši izklaidē un notur cilvēku uzmanību, un tādu saturu, kurš rada lojalitāti, kurš noformē uzticību vārda plašākajā nozīmē. Starp citu, kad es runāju par ekspertiem, es runāju par jebkuru cilvēku, kurš dalās ar kaut kādām savām zināšanām vai pieredzi. Tikpat labi tas var būt uzņēmējs, kurš darbojas sociālajos tīklos, vai arī blogeris, kurš pārdod reklāmu, arī viņam ir sava ekspertīze. Te mēs arī varam atrast atbildi uz to, kāpēc no vieniem pērk, no citiem nepērk, ar vieniem miedarbojas, ar citiem nemiedarbojas, neatkarīgi no tā, cik lieli, gudri eksperti mēs būtu. Paldies, ka noskatījies. Ļoti aicinu padalīties komentāros ar to, kas bija vērtīgi, jauns, interesants, kādu tēmu tu gribētu, lai es izceļu nākamajās epizodēs.